Nu, redz, man prieks, ka atkal mēs tiekamies. Paldies, meitenes, atkal kārtējo reizi, ka jūs esat man atnākušas. Šodien mēs drusku savādāku tēmu runāsim, bet gribēju šo tēmu jums pastāstīt, tāpēc, ka mēs visu laiku runājam par laikapliem un par enerģijām, lai kā mūsu produkti var mūs palīdzēt enerģētiski, ja mēs lietojam pēc enerģētiskiem laukiem. Ja? Tātad, kā jūs zināt, kad es ar austrumu medicīnu nodarbojos jau sen, un pie šīm te sistēmām es tomēr piesaistos, un iesaku cilvēkiem pie šīs te sistēmas austrumu pusīm sistēmas piesaistīties, tāpēc, ka tas ir vienkārši, nav sarežģīti, ja, bet ir lielāki rezultāti. Šķirsim no pirmo lapu. Jā, tātad drusku par austrumu medicīnas filozofiju kā tādu. Mēs šodien vairāk runāsim par to. Tātad austrumu medicīnas filozofija pamatā ir uzskata, ka cilvēks ir pasaules sastāvdaļa, kas visu cilvēku organismu sistēmas darbojas kopā ar vienu otru papildinot un atbalstot. Kā jau redzam, mūsu sistēmā ir iekšā sistēma aplītī, mums ir 5 elementi vispār pasaulē, un arī austrumu sistēmā mums ir pēc elementiem enerģētiskie lauki. Mums ir elements koks, tas ir šobrīd pavasars, ar to mēs arī tagad sākam, un elementā nosaka aknu žultspūslu darbību, tā pārziņā ir acis, redze, nagi, perifērie nervi un saistaudi. Tālāk mums būs vasarā, mums būs elements uguns. Pārstāv sirdi, asinsvadus, nervu sistēmu, imūnsistēmu, tievo zarnu un mēli. Kāpēc ir klāt šie te elementi? Jā, es pie tālāk, Guntiņ. Kur ir tādas vietas kā mēle, kā āda, kā zobi, jā, vai kauli, jā. Tāpēc, ka šie elementi atbild, un mēs zinām, ja mums, piemēram, ir kaut kāda gremošanas sistēma elementā zeme, gremošanas sistēmā mums ir problēmas, kuņģī 12 pirkstu zarnā, pirkstu zarnā, aizkuņdziedzerī, liesā, tad var būt un ir problēmas ar muskuļiem. Automātiski, ja mums sāp muskuļi, tad mēs zinām, ka mēs varam aizdomāties par šīm sistēmām, un mēs paši par sevi, mēs varam sev palīdzēt. Tātad uzlabojot kuņģu darbību vai kaut ko pārbaudot, ja, piemēram, aizkuņdziedzers mums var nepareizi strādāt vai enerģētiski nepareizi strādāt, vai mums ir problēmas ar aizkuņdziedzeriem, tad būs problēmas ar muskuļiem, ja. Tāpat arī liesai, ja ir liesa funkcija ir pazemināta, tad arī būs muskuļos problēma. Un tā mēs šo te zinot, mēs zinām un paši varam palīdzēt. Tālāk mums ir elements metāls, ir atbildīgs par plaušām, bronhiem, degunu, ādu, matiem un resno zarnu. Tad atkal ir elements, katrā gada laikā ir elements, jā, metāla elementā ir atbild par plaušām, jā, ja ir plaušās problēma, tad mums būs ar ādu problēmu matiem. Tas ir automātiski, vai ar bronhiem, vai otrādi. Jā, arī, ja ir mati sāk krist ārā, tas vai ir sausi, vai ir plāni, vai ir kādas tādas problēmas, ja, tad arī mēs varam sev uzlabojot plaušus un bronhus, arī automātiski palīdzēsim šiem te orgāniem. Tālāk mums ir ūdens. Elements ūdens, tā ir ziema. Tātad, protams, ir nieres urīnpūslis, jau zinām, skatāmies mūsu sistēmā, pēc tam skatīsties, ja, mūsu aplītī, tad sapratīsiet. Tātad nieres urīnpūslis, iekšēji un ārēji dzimuma orgāni, locītavas, kauli, kā arī kaulu smadzenes, asinsķermenīšu veidošanās sistēma. Tātad šajā elementā ziemā mums ir jāuztur nieres urīnpūslis, lai mūsu dzimuma orgāni strādātu, lai locītavās nebūtu problēmas, lai kauli mums būtu stipri, kā arī smadzenes, mūsu asinsķermenīšu veidošanas sistēma, lai būtu uzlabota. Ja ir problēmas, tad šīs sistēmas mums var būt, vārds sakot, švakas. Ja? Tas ir viens ar otru saistīts.
visi šie elementi un tātad arī cilvēka organismu sistēmas pa apli pulksteņa rādītāju virzienā baro un stimulē viens otru. Tāpat kā kūks deg un baro ūni, tāpat aknas aktīvi asinis regulē holesterīna līmeni un veic daudzas citas funkcijas, kas nodrošina normālu sirdsdarbību un pasargā sirds un asinsvadu slimībām. Tātad aknas mums atbild par asinīm, ja mums ir ar aknām problēmas, tad būs asinsvados problēmas un asinsvadus un asins neattīra. Tad ir jābaro šis te, arī ir elements koks, kurš arī sag, ja mēs viņu paslogojam, vai tiešām kā ar enerģijām runā, kad ir sadedzināšana, pretējā enerģija, kas mums arī ir jāievēro. Tālāk mums ir uguns, degot veido pelnus un baro zemi, attiecinot to uz cilvēku organismu. Novērojam, ka labs asinsvadu stāvoklis ir ņemošana un barības uzsūkšanās un tās izmantošana norisināsies normāli, kas savukārt nodrošina spēcīgu organisma imunitāti un pasargā no elpošanas orgānu un resno zarnu slimībām. Šī gadījumā ir līdzība ar to, ka zemes dzīvēs veidojas metāls, kā zeme ir metāla māte. Tad nākošais elements iet uz metālu. Ja? Un atkal nākošā sistēma atkal mums strādā. Arī metāla instrumentiem no zemes iegūst ūdeni, arī noliekot metālu vakarā sausā vietā uz zemes, no rīta tur atrodot slāni. Tātad ir pareizams, ka metāls ir ūdens rādītājs. Attiecinot šo likumsakarību uz cilvēku organismu, mēs zinām, ka no normāla elpošanas sistēmas darbība nodrošina ne tikai gāzu apmaiņu, bet arī pareizu skābju un sārmu līdzsvaru organismā, uz ko ir ļoti jūtīgas nieres, bet tam plaušas izvada vielu maiņas gāzveida atlikumus, tādējādi palīdz nierēm. Tad, kā redzat, plaušas mums ir metālā, tātad vēl rudenī, plaušas mums atbild, bet tai pašā laikā ir saistīts ar nākošu elementu, tās ir nieres, bet plaušas palīdz nierēm izvadīt šo te lieko orgānu, lieko ūdeni ārā. Nākošais mums ir ūdens, dzīvība kokam un visam dzīvajam, ko koks personificē, tā kā organisms lielākoties pastāv no ūdens, kurā peld ķermeņa šūnas. Kā jau zinat, mēs faktiski ir no ūdens mēs arī ļoti sastāvam. 85%. Tātad, un šajā ūdenī visos šķidrumos ķermeņa šūnas peld asins, fermelementi, barības vielas, daudz kas cits, kas nodrošina normālu organismu darbību, bet šķidrumu daudzumu, pH līmeni, sāļu koncentrāciju regulē galvenokārt nieru un aknas saskaņot kopdarbību. Tātad abi šie elementi, zema un pavasars kopā, viņi darbojās, lai varētu sabalansēt ūdens līmeni organismā. Tad atkal ir tas, ka ja mēs tur atkal ir kāda vārdiņas procesa automātiski nenotiek, un mēs tā varam saprast un sevi koriģēt. Katrai lietai ir divas puses remazamā, bez tam tā ir arī ārējā un iekšējā daļa. Katrai tumsai kaut kur pretī ir gaisma, augstumam pretī stāv siltums. Sliktajam labais, un reizēm nevar saprast, kas ir sliktais un kas ir labais, kur sākas gaisma un kur beidzas tumsa. Jo tie vienmēr nāk kopā un ir labi, ja tie ir līdzsvarā. Austrumu filozofijā šo gaišo un tumšo spēku spēli sauc par yin un yang cīņu. Tātad vīrišķais un vīrišķais. Katrā mūsu orgānu sistēmās mums ir visās vietās, mums ir sievišķā puse un vīrišķā puse, un abām pusēm jābūt sabalansētām. Harmonija iestājas tad, kad viena stihija un spēks negūst pārsvaru. Dabā tas ir miers un normāla laika lūdums, bet cilvēkam tā ir veselība un laimīgs ražena darba mūžs. Visas lietas un parādības mums apkārt var sadalīt pēc to yin un yang īpašībām. Cilvēka organismā yin orgāni ir aknas, sirds, liesa un aizdziedzers, plaušas un nieres. Yang orgāni ir žults pūslis, tievā zarna, trīskāršējais sildītājs, kuņģis, resnā zarna, urīna pūslis. Tātad ir pārorgāni,
un jaņi ir nepārorgāni, ja, bet abiem jābūt ir abās pusītēs, mums jābūt ir sabalansētām. Šo filozofisko koncepciju var izmantot kā diagnostikas algoritmu, kad nav zināms, kādas slimības pirmsākums vai nav skaidra diagnoze. Vērtīgi zīmēt 5 elementu sistēmu, domāt un izdomāt, kāpēc radusies šī slimība, no kurienes, kas un kāpēc ir sācies un ar kādiem paņēmieniem un līdzekļiem konkrēto cilvēku būtu iespējams izārstēt. Austrumu medicīnā ir stipri tieši ar šo pašu filozofiju pamatu un ar šo visapkārtējo cilvēku organismā, kas ļauj īsā laikā un ar minimāliem līdzekļiem noteikt pareizi diagnozi, par ko es arī visu laiku jums stāstu. Tad varam aizdomāties, un mēs ar šodien runāsim vēlāk par to, kā mēs jau varam paši izveidot, lai mēs vispār ir un kāpēc, un kā mēs varam sev personīgi izveidot savas sistēmas. Un saviem mīļajiem tuvākajiem varam palīdzēt. Parāda, vai slimība ir akūta vai hroniska. Tātad Jaņa un Iņas sindroms parāda to, vai tā ir radusies ārējā apstākļu augstuma, mitruma, vēja, karstuma sindromā ietekmē vai iekšējo procesu rezultātā, kuri rada 8 iekšējo sindromu. Ar terminiem pilnuma un tukšuma sindroms apzīmē organisma aizsardzības spēku vai vājumu. Tāda pieeja palīdz veiksmīgi vadīt cilvēku laukā no slimības. Lūk, arī darbojas pieminētais 5 orgānu sistēma algoritms. Ir zināms, ka veselas slimības neskartu aknu darbību nodrošina zemu holesterīna līmeni sastanīs, normālu asinsspiedienu, veselus asinsvadus un sirdi. Jā, tātad atkal par to, ko es vienmēr jums saku, kad katrā mūsu garlaicības sistēmas ir viens ar otru saistīts, un par to katrs atbild. Arī nervu sistēmas stāvoklis ir stiprā mērā atkarīgs no aknu darbības. Nevelti saka, ka žultains cilvēks labs asinsvadu stāvoklis savukārt ir garantīti notiks normāla gremošana, ka izdalīsies vajadzīgais gremošanas sulas un fermenti, ka visas darbības vielas labi uzsūksies. Normāla gremošanas sistēma darbību stiprina, stiprina cilvēku imūnsistēmu un paēduši cilvēki retāk slimo ar plaušu slimībām. Tie, kas sēž uz lielām diētām, viņiem var būt izraisīties plaušu slimības. Tāpat, piemēram, tuberkuloze ir pusbadā dzīvojošo ļaužu slimība. Tas ir automātiski, jo neapgādā noteikti fermentiem, un normāla elpošanas sistēma darbība nodrošina ne tikai gāzu apmaiņu, bet arī pareizu skābi un sārmu līdzsvaru organismā, pie ko ir ļoti jūtīgas nieres. Tātad, par ko mēs esam iepriekš runājuši, kad jābūt tam skābuma līmenim sabalansētam, Bez tam plaušas izdala vielu maiņas, gāzveida atlikumus, tādējādi palīdz nieres un aknas darbojās vienotā sistēmā, un normāla nieru darbība atvieglo aknu darbību. Tām nav jāstrādā viens un tas pats darbs vairāk reizes. Šī ir veselības programma, pēc kuras cilvēks atjaunojas, atvesaļojas un atgūst spēku, par ko arī runā, kad atjaunojot mūsu sistēmas, pabarojot mūsu sistēmas, par ko es vienmēr saku, ka šajā laikā šobrīd jābaroja raiztuņu dziedras un aknas, un šo sistēmu pabarojot, mēs nākošo sistēmu dodam viņam spēku. Šī sistēma strādās visu gadu, kur ir jāpabaro, ir jātīra, jāpabaro, jāsakārto, un tā arī visu savu gadu, katrā gada laikā mums šīs pie. Un tad, kad to sadara, tad automātiski organisms pats atjaunojas. Visu var atjaunot un visu var sakārtot, vienkārši dodot to, kas šīm sistēmām vajadzīgs. Likumsakarīgi, ka dabā pastāv arī novecošanās slimības un pašizveišanos programma, kur ir vajadzīga, lai atbrīvotu vietu jaunajam. Tāda ir skarbā dzīves realitāte. Jā, diemžēl tas tā ir. Kad vecais noārdās, vecās šūnas noārdās, viss mainās, bet te pašā laikā mēs varam sevi sabalansēt un visu savu dzīvi mēs to varam uzturēt kārtībā. Katrā vecuma grupā, to es vēlāk stāstīšu, kad ir savi noteikumi, savi principi, kā mēs varam sevi saglābt.
5 elementu sistēmā šī programma ir attēlota ar bultām apļa iekšpusē un veido 5 starzvaigznes. Ja, tur, šī te apkārt ir tā, kas dzeltenā ir iekšā, tā iezīmēta, ja, tātad pēc katrs uz kuru pusi, katrs kā atbild, ja, un ar ko ir saistīts. Tātad, kas iznīcina, kas sev pabaro, kas palīdz viens otram. Tāpat kā ūdens dzēšu, tāpat nieru sistēma rada sirdsdarbības traucējumus, paaugstināt asinsspiedienu un sirds mazspēju. Tāpat kā uguns kausē metālu, tā sirds slimības pirmām kārtām nelabvēlīgi ietekmē elpošanas sistēmu, un tāpat kā metāls dzēš cērt koku, tā traucējumi elpošanas sistēmā ietekmē aknu darbību. Ja, tātad gan enerģētiskie lauki no ārpuses, ja kādā notiek, tā arī mūsu organismā šīs sistēmas ir tā savienotas viens ar otru kopā. Par to, pat ja paviršu meklējot, liekas, ka tas tā nav, izdarot papildus izmeklējumus, šī likumsakarības tomēr atklājās. Koks augot patērēs zemi. Protams, visiem zināms, ka aknu darbības traucējumi pirmām kārtām ir graujoši ietekmē gremošanas sistēmu. Normālā dzīves plūdumā abi procesi atrodas līdzsvarā, un tos sauc par veselību. Slimības sākas tad, kad kāda no sistēmām sāk darboties pārāk intensīvi vai arī gluži otrādi spēj samazināt savu jaudu. Par to ar vārdu stāstīšu, kā tas būs, ja, un kā to var zināt un piemēram, runājot līdzībās, ja elements uguns ļoti intensīvi deg, tad sāk degt arī zeme, bet attiecinot to uz orgānu sistēmām, ja ir pārāk intensīva nervu sistēma, bieži rodas 12 pirkstu zaļulis. Šī kontekstā baktērija, kolibakterijas, kuru pašreiz vaino kuņģu un 12 pirkstu zarnu čūlas izraisīšanā, var uzskatīt par nosacītu patogēnu baktēriju. Tas saslimšana tad, ja viņai to ļauj apstākļi, jo to atrod 80–90% cilvēkiem, gan slimiem, gan veseliem. Par ko iet runa, baktērijas jāsabalansē, ja, tātad detoks. Izrādās šādā pentagrammā ievietojot viss, kas saistās, gan arī sabiedrības attīstību, gan cilvēku, viņa mūža ritms, orgānu sistēmas, lietojamie augi. Izprotat to savstarpējās attiecības, gan stimulējoši, gan orientēties arī jomās, kas saistās ar veselību un dzīves prieku. Pēc šīs pieņēmuma cilvēki ienākušā pasaulē sāks no ūdens elementa mūžīgās sasluma jeb ziemas stadijā, kurā glabā pavasara dīglu. Tātad dzīves elements ir ūdens, ja, kā saprotam, mēs arī auglus ir ūdenī, ja, tātad tas no tā arī viss sākās, pēc tam vēlāk iet uz pavasari, ja, uz šīm te sistēmām tālāk. Ja, un pats galvenais elements ir tomēr ūdens, tā ir ziema. Ja? Dzīves ritējums pretim pavasarim. Koka elementam ilgst no dzimšanas mirkļa līdz 21 gadu vecumam. Tagad es runāšu par to, kā vispār cilvēks visa dzīves garumā ir saistīts ar šīm te enerģētikām arī iekšēji un ārēji. Ja? Tātad nozīmē cilvēks dzīves garumā ir no 0, mēs piedzimstam līdz 21 gadu vecumam. Pamat elements, tas ir ūdens, tātad pavasars. Tas personības izveidots laiks, kad organisms gan uzkrāja fiziskās iemaņas, gan attīsta intelektuālās. Cilvēku šajā dzīves posmā kā platīna iespējam locīt, virzīt, motivēt. Nekādus lielos veikumus no koka vēl nevar prasīt. Galvenais, lai nesastrādā lielas kļūdas, tāpēc tas, kas saistās ar labdabīgu ālēšanos, cerīgas nākotnes vārdu šajā laikā tiek piedot. Tad mēs bērni, tie mūsu bērni, ja, kā mēs tālāk mēs ejam, tad līdz 21 gadu vecumam mums ir šis bērns jāizloka tā, ja, lai dzīves tālākajā laikā viņš būtu sakārtots. Arī ne tikai emocionāli, ne tikai darbībās, bet arī šī te organisma sakārtošanā. Ja? Taču, ja, piemēram, alnis mazai priedītē nograuž galotni,
lietus koks vairs nav ko gaidīt, lai cits labi turpmākie augšanas apstākļi tiktu nodrošināti. Kāds tāds koks? Nu tā faktiski arī ir, ja mēs bērnībā bērnam mēs neiemācām, viņam nav kas māca, vai viņš nav ko, neizaug, vai mācībās mums tur, ja bērnam ir, tad ir tas pamats ir līdz 21 gadu vecumam, un tur nebūs kas, ja mēs to neizdarīsim. Ja cilvēks savā personīgas formēšanas laikā sāk neveselīgi ēst, smēķēt, lietot alkoholu vai citas baudvielas, tiek iegūta atkarība, kas viņu pavadīs visu mūžu, sagandējot lielo daļu ieliktā potenciāla. Tātad šis process līdz 21 gada vecumam mums ir jāiemāca bērnam, kā cilvēkam jau pieaugušam 21 gadu vecumā, viņam lai būtu kā sevi aizsargāt, kā sevi pasargāt, kā sevi uzturēt. Diemžēl tas tā tagad nenotiek. Ļoti maz par to runā jauniešiem un bērniem vispār. Ja? Tālāk ir no 21 gadu vecuma līdz 35 gadu vecuma atbild vasara. Tas tāds enerģētiskais lauks, kad vislielākā enerģija, visu dzīves jaunības realizācija, visu nosaka uguns elements. Zināšana jau ir iegūtas, ķermenis spēkpilns, prāts radošs, gars ir trauksmains, cilvēks kā uz mērķi izšaut liesmojošu būtu, un ja pareizi un precīzi ir bijis mērķi sastādīts un nolikts šajā vecumā, tad jau bērnībā, tas ir līdz 21 gadam jābūt, ir mērķim jau jābūt cilvēkam, ko viņš darīs dzīvē. Ja? Tad ir sasniegts. Iegūtu profesiju, materiālā patstāvība, sava vieta sabiedrībā. Parasti šīs dzīves posmā cilvēks iemīlas, nodibina ģimeni un rada bērnu. Līdz 3-5 gadu vecumu šajā posmā ir kā jābūt tam visam tāvat sakārtotam. Ja, lai tālāk visu dzīvi mēs arī sakārtot. Dažreiz uguns elements jauniešu dzīvē ir tik spēcīgs, ka tas deg pats un dedzina arī daudz ko sev apkārt. Tāpēc labi, ja izdodas piebremzēt šajā laikā, var atļauties daudz strādāt, atpūsties vētraini, labā kompānijā uzsmalkot 3 tasītes kafijas dienā. Neviens tāpēc nekļūst par kofemānu vai narkomānu vai citu veidu atkarīgi, kas tur būs noticis pavasarī. Var ēst kalorijām bagātu uzturu, ja tiek patērēts daudz enerģijas. Daudz var arī uzņemt, cērtot jaunus ceļus savā dzīvē, uzlabojot iestaigātos, trauksmē, kustībā, sevis apliecinoši. Tātad tā jau arī ir, ka 35 gadu ir tā lielā enerģija, mēs varam visu darīt, un tad ir, ja, un arī posmā cilvēkam ir sabalansēšana visam dzīves garumā, ir šī te enerģija jāsavāc. Ja? Tālāk mums ir 35, 49 gadi. Vēlā vasara mums ir kas? Augusts, septembris, agrais rudens. Ja? Tātad, kas sākas novākšanas cēliens, zemes elements pārziņā, jānovāc izaudzētais lietišķi visās jomās, arī attiecībās. Vēl daudz ko var iesākt, taču jāskatās, vai pietiks laika pabeigt. Jāpārkārtojas uz mazāk enerģijas patēriņu. Jo šajā vecumā cilvēkiem ir mazāks enerģijas. Mēs nevaram šajā vecumā 40 gados nevar vairs tik enerģētiski darboties. Ja, tas viss ir tā viss dzīves garumā. Bet ja viņš ir iepriekš tur nesakārtot, tad tagad līdz tiem 49 gadiem nevarēs cilvēks vēl būs švakāks un vēl švakāks enerģijas būs, ja? Tāpat arī attiecībās, tāpat arī laika ziņā, pakārtojot mazāk enerģijas patēri, fiziskā piepūlā aizstāšana garīgo aktivitāti. Tad ir jāpāriet uz garīgām baudām, ja? Kad nevar enerģētiski, tad vajag iekšēji. Šai dzīves posmā harmoniski attīstās cilvēks kļūst par dzīves maģistru, kas tulkojumā nozīmē skolotājs un drīkst mācīt un nodot savas zināšanas pareizi saviem sekotājiem un skolniekiem. Tad šajā vecumā cilvēks māca bērnus, mazbērnus jau jāmāca, jauniešus māca, kā ir jābūt, jo agrāk vecos laikos šajā vecumā, kad jau ir 40 gadiem, tad tieši tad bija skolotāji, kas mācīja nākošo
nākošai paaudzei, ko darīt, kā darīt un kas viss tā bija. Ja? Tāpat arī tas tā automātiski notiek. Ja kāds no dabas noteikti attiecību liskuma ignorē, arī šajā laikā mēģina noturēties uguns periodā. Vēl nepietiek, joprojām vajag iegūt visas pasaules labums un baudas, trakot kā jaunībā, mainīt dzīves virzienus visās frontēs, gūt jaunus uzvaras, parasti neko ļoti spēcīgs ir kritiens. Tā arī ir, kad cilvēkam šajā vecumā mēs vairs nevaram, mums automātiski cilvēkam enerģētiski, mēs nespējam vairs tik daudz enerģētiski pieplūst un darboties kā 30 gados. Ja? Cilvēkiem ir slimība vai pāragra nāve. Nu, arī tā ir, ja, cilvēkiem katram, kā es saku, katram sava taciņa, bet tas nenozīmē, ka sabiedrība veido valstīm ir jābūt ekonomiskas krīzes, kā mēs tagad darām un kā mums šobrīd arī ir, ja, ekonomiskā ētika, ja, ir jāizdomā. Pat labam tieši tas arī notiek pasaulē, kur gribēja vārīties uguns elementā bezgalīgi. Nu, visu laiku kaut ko tā pārmērīgi, ja, bet nevar tā tajā vecumā to darīt, jo tas nesanāk, ir pa grūtu. Un tad krīt vēl dziļākā depresijās un ko tikai nedara cilvēki, ja viņi nesaprot to, kad noteiktā vecumā ir katram savas enerģijas. Ja? Un tāpēc arī vajag ievilkt telpu, vajag apstāties šajā vecumā un padomāt, ko mēs varam, ko mēs nevaram un kā tas ir. Ja? Tālāk. Tālāk mums ir rudens. Rudens enerģētika ir tā pamatā enerģētika ir tā, kas ir no 49 līdz 63 gadiem. Mierīga, apsēdīga, mūža garuma baudīšana, metāla elementā, tas ir laiks, kad vairs nevajadzētu uzsākt neko jaunu, mainīt profesijas, sadzīves vidi un ierastos cilvēkus. Diemžēl tā cilvēki domā, un tā it kā mums saka to, ka mēs varam jebkurā vecumā mainīt profesiju. Varam. Kāpēc nevar? Var. Bet nebūs tik liela atdeve, nebūs tik liela, jo mums ar gadiem mums smadzenes savādāk strādā, uztver mums savādāk strādā. Ja, tāpēc tas tā ir. Tas nenozīmē, ka nevar darīt un nav jādara. Mēs varam darīt, bet nebūs tā lieliskā atdeve, kā, protams, ir bet tā, kā ir jaunībā, ja? Bet enerģētiski tas tomēr cilvēku ļoti, ļoti noslogo un ļoti bojājam enerģētisko lauku, ja mēs kaut ko enerģētisku ļoti, ļoti kā jaunībā gribam, bet mēs nevaram, mēs darām sev pāri līdz ar to, ja? Tāpēc tas tā ir, un tas ir likumsakarīgi, ja? Un cilvēkiem nebūs tā spēka dzīvojošā, ja? Bet, kā es saku, katram vecumam ir sava enerģētika, un katrai enerģētikai ir atkal jābūt pretslodzei, ja? Tāpēc arī šādā vecumā mēs varam baudīt dzīvi, mēs varam atpūsties, mēs varam lēnā garā visu darīt un nav garlaicīgi savā starpā. Ja? Katram ir, protams, sava enerģija, bet mēs tajā pašā laikā, tad jau ir pār 60, ja, tad ir cita enerģija, un tad ir jādomā, kā to savākt un kā to darīt. Laikā, kad apkārt viss ir ķer, māk, emocionāli, ļoti, ļoti fiziski pagarina dzīvi. Tātad, ja mēs esam enerģētiski kaut vai arī 60 gados un vēlāk vēl, ja katram ir savs, ja, bet tik un tā enerģētika ir jābūt un jāsabalansē, ja, lai būtu pilnvērtīga dzīve, lai būtu laimes sajūta, lai būtu stiprāka veselība, lai mums notiek gadiem vēlāk vajadzīga meditācija, mums ir jābūt nomierināšanai, mums ir jābūt iekšējai sabalansētībai. Ja? Un tad ir savā starpā arī organisms no iekšpuses, arī, ja ir sabalansētība arī no ārpuses, tad mums
šīs sistēmas mums sabalansējās, ja? Ir harmonijā būs, ja? Ir gadu vecumā, vienalga. Vai mums ir 20 gadi, vai mums ir 70 gadi, ja? Mums ir jābūt sabalansētāji enerģētikai, gan no ārpuses, gan no iekšpuses, ja? Un tai pašā laikā mēs šo enerģētiku varam jāparāda citiem, ir jāparāda bērniem, ir jāstāst un jārunā, kā to darīt, kā agrāk to darīja. Ja? Tas bija automātiski vienkārši. Šobrīd, diemžēl, par to tā nepiedomā. Tātad tiec pretī tādiem cilvēkiem, kas ar enerģētiku sabalansējas, viņi arī bērni piesaistās ar to. Arī, kad ir jaunie ar veciem kopā, ja? Tā. Pilnīgi sabalansētība, ja? Lai nav savā starpā pārmērīga nesaprašanās vai konflikti, pieņemsim, jā, tie arī ir no enerģētiskās puses nesētības savā starpā. Tur ir jāsabalansē. Un līdz ar to arī ārējā enerģētika arī iekšējā enerģētika sabalansē arī ārējo. Un automātiski notiek savstarpējā uzlabošanas, piemēram, konfliktos, ja enerģētika no ārpus mēs sabalansējam vai atkal mēs uzlabojam no iekšpuses enerģētiku, tad automātiski enerģijas mums savā starpā mums palīdz. Ja? Pēc 63 gadiem cilvēku mūžu virs ziemas pusi. Tad pavisam tā lēniņām, ja? Sasniedz 77 gadu vecumā cilvēkam vielmaiņas process šī laikā kļūst minimāli. Šajā dzīves periodā cilvēks beidzot var atļauties mieru un atpūtu. Var vērot nesteidzīgu dabas norises, neuztraukt, nenāk miegs, ja varam pagulēt jebkurā laikā. Tāds cilvēkiem ir, ka viņiem arī gribās šiem cilvēkiem vecākiem, ar 70 gadiem viņam vajag notikt pusdienas laiku pagulēt. Viņi ir enerģētiskāk vājāki, bet pašā laikā viņi var visu to sakopot. Ja? Bezmiegs nevar būt par iemeslu lietot miega līdzekļu. Pagulēs, kad miedziņš atnāk. Šī dzīves periodā sevi ar smagu darbu un kalorijām bagātu ēdienu nevajag apgrūtināt. Viss jau ir paveikts, un atrašanās šajā saulē ir balva par iepriekšējā harmoniski nodzīvoto mūžu. Dzīves cikls ir ar ziemas ienākšanu pabeidzis, ja pēc ziemas noteikti nāks atkal pavasars. Tāpat kā pēc nakts nāk diena, bet cilvēks to nemirstīgs caur bērniem. Ja? Tātad mēs atdodam enerģētiku bērniem. Ja? Un tāpēc jau vienmēr saka, ka omīgs ir viss. Ir tas, kas atdod bērniem. Un enerģiju, un mēs paliekam, vecāki cilvēki paliek mierīgāks caur bērniem. Ja? Nomierinās, sakārtojās enerģētika. 5 elementu sistēma attiecas arī uz augiem. Galvenais, kas nosaka to piederību vienam vai otram elementam, ir to garša. Augi, kur atbilst elementam koks, ir arī skābju garšu, un tos izmanto aknu un žultpūšu ārstēšanai. Taču vienlaicīgi tos izmanto arī novainas sirds ārstēšanā. Mēs labi zinām, ka augi, kur dzen žulti un veicina žults veidošanos, uzlabo arī sirds darbību, lieto nedaudz sarežģīti tas, ka augi viena elementa ietvaros. Tātad ar augu valsti mēs varam sakot savus enerģētiskos laukus no iekšas. Ja? Tātad pareizi ēdot, arī lietojot augus, ar augu valsti mēs esam visu ar dabu saistīti. Tāpat kā cilvēku orgāni dalās pēc to un jaņa īpašību, tāpat elementam koks piederošā jaņa īpašība augi samazina aknu iekaisumu. Tātad tie augi, kas ir sievišķajā enerģētikā, mums dod, ar enerģētikām ir jāzina katram augam par to. Kādreiz pastāstīšu, ka katram augam ir kāda enerģētika un kā mēs varam ietekmēt arī ieēdot kaut ko pareizā enerģētikā un sakārtot kaut ko. Ja? Mums bioloģiski aktīvās pieedās mūs ir sakārtotas enerģētiski. Tātad sekmē žults veidošanos, regulē holesterīnu vielmaiņu, stimulē aknu spēju saistīt organismam svešas kaitīgas vielas.
Šeit varam nosaukt, piemēram, pelašķi, krāstkresliņu, citronu, lazdu, citronu mēlisu, baltos kārklus, struteni, dzelteno amoliņu, bārbeli, panākni, pieneni, zeltslotiņu, šampiņonus, kāpostu un kastani. Kā redzat, ir arī kas ir mūsu bioloģiski aktīvajās piedevās. Ja? Tātad gan mēs varam no ārpuses, gan no iekšpuses mēs varam lietot, kas enerģētiski salabos mūsu organismu. Tātad koks pie ingrupas augi stimulē vispār tātad vīrišķo, ja? Vispārējo dzīvības elementu kopējo enerģētiku šī, kurš ir ļoti lielā mērā atkarīgs no aktīvās aknu darbības, un kuru trūkums izraisa nospiestību, nemieru, nespēju, adekvitāti, atsaukoties apkārt notiekošo, šie augi stimulē aknu imunitāti. Tiem ir arī urīndzenošas īpašības. Tie stimulē vaiogdziedzaru darbību, tonizē redzes nervu, uzlabo redzi. Šie brīnišķie augi ir selerija, dižredzene, alantāla, rūdzupuķi, lavanda, piparmēta, ceļmalaka un rozmarīna. Tad ir vielas, ko mēs, šis te otrs kurs var sakārtot šo te tātad vielām, ja kā mēs varam, to mēs pēc tam sistēmas parunāsim. Tālāk par to šajās enerģētiskās šodien mēs pabeigsim, bet es jau gribu galā tomēr runāt par to, kā mēs paši sev varam palīdzēt un sev saprast, izrēķinot to, kas tad ar mums vispār ir un kādi mēs esam paši. Ja? Tātad šīs sistēmas es jums arī varu personīgi aizsūtīt, ja viņai jau ir šīs te tabulas, latviski es iztulkoju, ko katram elementam ir klāt un ko dodas. Ja? Katrai sistēmai, kur ir laiki, kā redzat, koks mums ir līdz aprīļa beigām un vasara mums sāksies jau ar 1. māju. Tātad, ja līdz 1. maijam mums aknu sistēma ir jāsakārto, ja? Pāriet automātiski nākošajā. Šo te sistēmu ar bultiņām jūs mājās pēc tam pētīsiet un skatīsiet. Bet es gribu pievienoties tam, kad mēs esam dzimuši noteiktā datumā, noteiktā mēnesī, noteiktā gadā. Pēc mūsu dzimšanas datiem mēs varam, es arī jums atsevišķi aizsūtīšu, šobrīd jūs to neatcerēsieties, bet es gribu tam piesaistīties vairāk, jo mēs paši varam to visu izdarīt paši priekš sevis, lai mēs zinām, kam ir jāpievērš uzmanību savam organismam. Jo mēs no dzimšanas, sarēķinot formulā, kāda šeit ir rakstīta, tad ņemam, es izdomāju šos te datumus, nav noteikti cilvēks, ne mans, ne cits, vienkārši cipars, tātad, ja cilvēks ir dzimis 19. aprīlī 73. gadā, ja, tad mēs saskaitām, katrs saskaita savu dzimšanas datumus kopā, katru cipariņu, ja, arī nulles ir jābūt. Saskait kopā. Šajā reizītē mums ir 34. Ja katram būs savs, to jūs mājās varat izrēķināt un mēģināt un saprast, ja kaut kādu jautājumu varat man prasīt. Pēc tam šo te summu ir jāiznāk līdz vienam ciparam. Tātad, ja ir 34, tad mēs vēl saskaitam 3 plus 4 ir 7. Ja? Tad ir jāsaskaita, lai būtu viens cipariņš galā. Pēc tam mums ir jāņem 1. mēneša, tātad dzimšanas datuma 1. cipars, jāreizina ar 2 un jāņem no kopējās summas. Tātad 1 reiz 2, ja, ir 2, un no 34 atņem 2 ir 32. Un atkal ir jāsaskait kopā. 3 plus 2 ir 5. Tas tā no sākuma liekas diezgan sarežģīti, bet, kad padomāsiet un to var izrēķināt, tad mūsu skaitļi ir tie, kas mums ir pamatā, jā, tad mūsu dzimšanas datums, mēnesis, gads, tad ir kopējā summa, tad šeit ir 34, tad ir skaitlis to, ko mēs saskaitījām kopā, 3 plus 4 ir 7, skaitlis ir arī nākošais šeit 32, un arī šī summa 5. Vārdu sakot, katrs var pamēģināt vispirms iemācīties sarēķināt šos te ciparus. Jā, mēs varam pilnīgi atsevišķi arī varbūt ar jautājumiem. Jā, jums ļoti to iesaku, jo
tālāk nākošo lapiņu guntiņu mēs pašķiram, jo šos te cipars, kas mums sanāk saskaitot, mēs ieliekam mūsu formulā, tad mēs saskaitām, cik mums ir katrs skaitlīs, cik mums ir vieninieki, cik mums ir divnieki, cik mums ir trīnieki, cik mums četrnieki un tā tālāk, arī nulles. Un tad mūsu formulā mēs mūsu aplīšos ieliekam, mūsu katram pretī ir savs cipariņš mūsu sistēmās, un tad saskaitām, cik tad mums ir, un saliekam krustiņus. To pacēl bišķi uz augšu, jā, lai redz visu to sistēmu, jā. Un tad, kad saliek, katram ir savs individuāls. Vienalga, kurā tu esi datumā dzimis, katram būs savādāk. Neviens nebūs vienāds. Bet ko es gribu ar to teikt? Ka mēs saliekam šādus plusiņus un mīnusiņus, tad mēs kopumā pēc šīs te nav nekas jāiedzinās dziļi tur nekas, ja? Bet mēs redzam, kādas sistēmas mums no dzimšanas ir enerģētiski un kādas mums ir pasīvas. Tur, kur mums ir krustiņi, katram pretī, katram cipariņam pretī, katram organam ir savs cipariņš, tā ir Pitagora kvadrāts saucamais, ja? Kur mēs redzam, šim cilvēkam pieņemsim, aknu mums ir mīnusā, tātad nebūs enerģētiskā lauka, ja? Nav enerģētikas strādāt aknai. Tātad viņi ir ļoti no dzimšanas, ir jāuzpasē aknu darbība, ir jābaro, ir jātīra, ļoti. Ja ir daudz krustiņu, tātad tur ir liela enerģētika, bet viņa atdod pēc bultiņām, skatoties, kā mūsu sistēmā mūsu bultiņas iet viens otram pretī un aiz, kas sašķeļās, ja? Tad mēs saprotam, kāda sistēma mums ir jāuztur. Ja dod enerģiju un ko mēs varam palīdzēt savam organismam. Ja mums ir, pieņemsim, ir šeit augšā ir 7 un 4, 2 un 2 krustiņi, tad šāds rezultāts, ja, kur ir ap 2 vienādi, vai mīnus un mīnus abās pusītēs, ja, tad šī enerģētika ir tiem orgāniem, kuri dzīvo paši par sevi. Viņi neatdod nekādu enerģiju. Un līdz ar to mēs saprotam to, kad aknai ir jādod palīdzība, lai sirdī būtu enerģijas, jo viņa pati par sevi viņa neatdod to enerģiju. Tas varbūt liekas jums tā diezgan sarežģīti, bet tad, kad ir jāpasēž, varbūt atrodiet sev laiku, paskatieties tajās bultiņās, loģiski savā starpā padomājiet, uztaisat šādas formulas, es jums varu palīdzēt, jā, nav problēmas. Bet tas ir sev vienkārši un saviem bērniem, mazbērniem varam salikt šādas sistēmas, kur mēs redzam, kas ir viss dzīves garumā, ir jāpalīdz. Ko vajag uzturēt, ko vajag neuzturēt, un tā ir profilaksē. Un ja mēs tur uzturēsim visu kārtībā, tad mums slimības neradīsies. Un bērniem ir automātiski vajag palīdzēt, pabarojot kaut ko, vai tieši otrādi mazāk dodot kādu enerģiju šīm sistēmām, jo es gribu jums šīs sistēmas vairāk, vēlāk mēs likšies klāt gan produktu, gan kaut ko drusku tomēr tālāk pastāstīt. Man gribās, lai jūs saprotat savu organismu, lai jūs varat, tas ir vienkārši, tas nav nemaz tik sarežģīti, lai var palīdzēt saviem bērniem un mazbērniem. Un sev pirmām kārtām, saviem tuviem cilvēkiem. Ja mēs šo enerģetiku saprotam, tad mēs arī sapratīsim, kā šīs sistēmas viens ar otru strādā un ko mēs varam sev palīdzēt. Ja? Par imi runājot, šajā sistēmā, redzat, tur ir ļoti smuku uzzīmēts, jums tik jāpapēt. Ja, kad, redzat, katrai sistēmai, katrā elementā mums ir tumšāka līnija un gaišāka līnija. Šeit ir augšā aplīts, kur ir uzzīmēts, kur ir iņ ar gaišo, melnu strīpiņu ir jaņ, vai otrādi. Ja, atsakot, tad mēs automātiski zinām, kurš ir vīrišķais orgāns un kurš ir sievišķais orgāns. Un kā enerģetiku mēs varam, ko mums vairāk, ja jums ir mīnusā, pieņemsim, aknu, kura ir sievišķā enerģētika, tad mums ir jādod vairāk vīrišķā, lai mums tā aknu pabarot.
mums ir savā starpā šie orgāni enerģētiski ir jābalansē. Nu tālūk, jums ir daudz darba. Es jau man nav gaisa mājās īsāk, bet īstenībā es jums atsevišķu varu aizsūtīt, lai jūs to dziļāk var saprast, noklausoties, tas ir viens, bet es jums ļoti, ļoti iesaku aizdomāties par šīm te sistēmām, ko var vienkārši sev palīdzēt, lai saprotat, kā mūsu produkti enerģētiski palīdzēt un sabalansēt, jo mēs vienmēr stāstam, te runājam un zinām un lasam, ko katrs mūsu produkts dara. Kādai sistēmai, aknai tur tīram, jā, ceļmallapu, tātad mēs jau pieminējām arī šoreiz, jā, tātad zinām, ka ceļmallapa ir kāda enerģija, ko mums varam palīdzēt savam organismam, lai mums sakārtot. Bet, ja, piemēram, pēc dzimšanas datuma jums to enerģētiku nevajag, tad jums to ceļmallapu arī nevajadzēs. Ja? Jūs paši automātiski jūs sapratīsiet un varat saprast, ko jums pašiem lietot. Ja, jo viss tas saistīts un viss tā ir, kā es saku, lapiņa priekšā, kur mēs varam sevi zemapziņā saprast. Mums ir tikai drusku jāpadomā, loģiski jāpadomā. Tā sarežģīti īstenībā nav. Labi, meitenes, to es arī šodien gribēju jums pastāstīt.